Atpazīt nekaitīgu dzimumzīmi no ādas audzēja agrīnā attīstības stadijā ir ļoti grūti, atklāja dermatologs Raimonds Karls, piebilstot, ka precīzu diagnozi var noteikt tikai speciālists. Ja rodas aizdomas, ka ādas veidojums varētu būt ļaundabīgs un nekad iepriekš nav veikta ādas apskate, drošības labad vajadzētu vērsties pie ārsta. Melanoma ir bīstama ar to, ka viņi ļoti ātri noved cilvēku līdz bojājai. Vai nu viņi ir 0,5 mm bieza, vai nu arī pēc kaut kāda pusgada viņi var būt 4 mm. Un tas ir pavisam jau cits process. Jā, viņi ļoti ātri izplatās cilvēku organismā, izraisa metastāzes un faktiski noved cilvēku līdz kapu malai. Šogad jau 3. gadu norisināsies Eirommelanomas diena, kuras ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti uz bezmaksas ādas izmeklēšanu. Epidemioloģiskie dati par melanomas izplatību liecina, ka pēdējos 30 gados visā pasaulē saslimstība ar ādas vēzi ir strauji pieaugusi. Kā norāda Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra ārsts Aleksandrs Derjābo, jo laicīgāk tiek noteikta diagnoze, jo labākas ir izārstēšanās iespējas. Tie cilvēki, kuri nāk pie manis uz praksi, stāsta par to, ka viņi jau zina, ka viņam kaut kas nepareizi. Un viņi stāsta par to, ka viņi to zina 3 mēnešus, pusgadu, gadu, 5 gadus. Un es vienmēr vaicāju, labi, es piekrītu, jūs varat gaidīt mēnesi, varbūt 2, varbūt pat 3. Un jautājums nav atrisināts, jā, un var, protams, labāk uzreiz pēc 2 mēnešiem griezties pie speciālista un pajautāt, kas ir par problēmu. Jo pārsvarā viss, kas notiek ar ādu, beidzas ar ārstēšanu mēnešu laikā. Lielāks risks saslimt ar ādas vēzi ir cilvēkiem, kuriem ir daudz dzimumzīmu ar neregulārām robežām, nelīdzenu virsmu, kā arī tiem, kuru radiniekiem konstatēta šī saslimšana un tiem, kuri pārmērīgi sauļojas. Jau kādu laiku notiek asas diskusijas par starptautiskā vēža pētījuma aģentūras pausto nostāju, ka solārija visdrīzāk veicina ādas vēža rašanos. Raimonds Karls atklāja, ka brūnuma kults un kaitējums, kādu var gūt, nav salīdzināmi mēri. Es varu stādīt priekšā ļoti lielu skaitu zinātniski pamatot pētījumu, kur ir pierādīts skaitīgums, pret to, ka tie ir pāris publikācijas par to, ka sauļošanās ir labvēlīga, ka tur ir vajadzīgs, ka veidojās vitamīns D. Salīdzinām, ja mēs paņemsim pēdējo argumentu, tad solārijā, kur ir pamatā ultravioletie A stari, šis te vitamīns D faktiski nesintezējās. Viņš sintezējās tikai ultravioletējos B staros. Kaut arī solārija ražotāji tādu piedāvā īpaši solārijas, kas ir priekš vitamīna D sintēzes. Bet tas ir tik tiešām salīdzināt D vitamīnu trūkumu un šo te nerunāsim par priekšlaicīgu novecošanos, par grumbām, par pigmentraipiem. Ja? Galu galā par ādas vēzi tās ir neatsveramas lietas. Lai nekļūtu par ādas vēža upuri, dermatologs iesaka ievērot preventīvos pasākumus. Ja gribas doties saulītē, jānesā saules brilles, cepuri ar platām malām vai naģeni, bet atklātās ķermeņa daļas jānoziež ar aizsarglīdzekli. Nevajadzētu sauļoties laikā no 11:12 līdz 3 pēcpusdienā, un, ja parādās pirmās saules apdeguma pazīmes, sauļošanās ir jāpārtrauc. Kā norāda Remedika izpilddirektors Ulris Veids, nepietiek ar to vien, ka saules aizsarglīdzeklis tiek uzviests vienu reizi. Tas ir jāatjauno. Tajā brīdī, kad nosaka šo saules aizsardzības faktoru līmeni, cik liels viņš ir, viņu uzklājas tāda organiskā stikla plāksnīca, lauž cauri starojumu, kas ir līdzīgs saules gaismas starojumam, un tad mēra atlikušo enerģiju, kas iziet cauri šim stikliņam, un tad nosaka šo saules aizsardzības faktoru. Lai cilvēks uzklātu to daudzumu, kas ir uzklāts šī organiskā stikla plāksnīca, viņam būtu jāizsmērē pa ķermeni 40 ml tūbiņu, ko neviens nedara. Līdz ar to cilvēks jau pašos pirmsākumos uzsmērēs jau nepietiekošā daudzumā saules aizsardzības, protams, viņš sev pasargā. Un tāpēc ir šī nepieciešama tā regulārā saules aizsarglīdzekļa atjaunošana. Eirommelanomas akcija norisināsies 10. maijā. Sīkāku informāciju par ārstniecības iestādēm, kurās ādas jaunveidojuma diagnostika veiks bez maksas, var iegūt apmeklējot internetu vietni Eirommelanoma LV. Savukārt, ņemot vērā cilvēku atsaucību iepriekšējos gados un to, ka visiem pacientiem intensīvās apmeklētības rezultātā neizdevās saņemt bezmaksas pārbaudes, atsevišķu iestāžu dermatologu laikā no 11. līdz 14. maijam ādas izmeklējums veiks par pazeminātām cenām.